mans ieguldījums šajā grāmatā ir apraksts par to, kas ir siltumnīca efekta gāzes, kā tās ir mainījušās, kādas tad ir šīs ietekmes uz klimatu, kas ir šie globālie klimata modeļi un arī to, tad, kāds ir vērtējums, prognozes, kāds varētu būt klimats uz Zemes nākošo 100 gadu laikā. Šajā grāmatā ir apkopotas ļoti daudzas jaunākās, pārbaudītas, ļoti būtiskas, ticamas zinātniskās atziņas. Šī grāmata ir ļoti būtisks, kvalitatīvas, ticamas, modernas informācijas avots. Tas, uz ko vajadzētu pirmkārt koncentrēt uzmanību, būtu varbūt uz tiem projektiem, ja tām darbībām, kuras ir ilgtermiņā. Piemēram, ja mēs stādām mežu, ja pašlaik tiek stādīts mežs, šis mežs būs izaudzis 60 gadu laikā. Tātad šis mežs būs pilnbriedā, tad, kad klimatam būtu jābūt citādākam. Tad, ja mēs ceļam mājas, tad, protams, pirmkārt mums ir jārēķinās, piemēram, ar plūdu līmeņiem, varbūt arī ar jūras līmeņa izmaiņām, varbūt ar piekrastes noskalošanos. Un atkal šīs ļoti vienkāršās lietas būtu tas, ko tomēr būtu liederīgi ņemt vērā. Šīs rīcības, lai mazinātu klimata pārmaiņas, lai piemērotos tām, principā tās var kļūt par ļoti lielu aktualitāti jau diezgan tuvā laikā. Tātad tās var būt, piemēram, veidojot, attīstot jaunu biznesu, attīstot jaunas ražošanas. Tā var būt nepieciešamība veidot tā, lai šie jaunie produkti būtu oglekļa mazietilpīgi. Lai tātad oglekļa dioksīda, citu siltumnīcas emisijas gāzu emisijas atmosfērā būtu minimālas. Tātad šīs darbības, klimata pārmaiņas mūs ietekmē ļoti būtiski pašlaik. Mēs maksājam dārgāk par braucienu autotransportā, mēs maksājam dārgāk par daudziem produktiem, bet līdz ar to, protams, īpaši veidojot pēc būtības jebko jaunu. Protams, tas ir jāņem vērā, un, protams, to ir ļoti svarīgi ņemt vērā arī tiem cilvēkiem, kas strādā ar izglītību, mācot jauniešus, mācot tātad šo jauno paudzi, ir svarīgi iekļaut šos klimata pārmaiņu elementus. Ir jāsaprot jaunie paudzi, ir jāsaprot labāk tas, ko esošā paudze, esošie politiķi, ko varbūt saprot ar ļoti lielām grūtībām.